Esiet mīļi sveicināti, tātad ar jums Zinīta Šveida, metaforiskā karšu terapeite. Un šajā video mēs izskatīsim tādu ļoti būtisku, dziļu un nopietnu lietu, kas saistās ar jebkurām mūsu bērnības situācijām. Tātad mēs runāsim par bērnību. Vai tā ir bijusi mūsēja bērnība, vai šī bērnība skars jūsu bērnus, vai jau mūsu mazbērnus. Paklausieties to, ko es jums stāstu. Es ceru un es esmu pārliecināta, ka jūs noteikti ļoti pārvērtēsiet savu rīcību vai brīdināsim savus bērnus par atbildīgu soli kaut kādā situācijā. Bet gribu jums teikt, ka atkal saknes tam, kas notiek mūsu dzīvēs, un ne tās pozitīvākās, iet runa par šiem te blokiem, kas mūsu dzīvē neļauj mums virzīties tur, kur mēs gribam, slēpjas ļoti daudz situācijās, kas nāk no mūsu bērnībām. Un gribu pateikt, ka tagad es esmu priecīga par to, ka jaunā paudze tiek skolota, kā audzināt bērnus, kā rīkoties, kā būtu pareizi darīt to vai šo dažādās dzīves situācijās. Mana paudze, mēs drusciņi jaunāki, vecāki par manīm, postpadomu cilvēki, kas mēs esam, diemžēl par šādām lietām skaļi vispār nerunāja. Tas notika visi kā pats no sevis. Ja? Un, diemžēl, dzīvē nekā pozitīva tajā visā, kad informācijas mums principā nebija, ja neiet runa par pedagogiem un speciālistiem, kaut gan arī es nezinu, cik dziļi tas viss tika viņiem pasniegts, traucēt dzīvot, attīstīties, ja? Augt, radīt savas paudzes un par viņiem atbildēt. Tātad mēs izskatīsim mūsu bērnības. Bērni un vecāki, tātad šis institūts. Kas man atkal dod tiesības par to runāt, tātad dziļa svēto rakstu studēšana, tās ir vēdas, 5000 gadu vecas, daudz vecāks nekā Bībeles, tātad tas ir tas, kā Dievs, radītājs, grib mūs redzēt, ja? Un plus vēl dziļas psiholoģijas studijas. Tātad bērnu un vecāku institūts. Paskatīsim, kāda ir pareiza ģimenes sistēma, kā viņi būtu pareizi jāveido jaunajās ģimenēs, vispār ģimenēs. Tātad pirmais, katrs esam mēs paši. Tātad pirmais ir vienmēr es. Otrais ir mans dzīves partners. Ja, protams, tāds ir. Tātad vīrietim sieviete, sievietē vīrietis. Un tikai trešais, kā pieder visam, ir bērni. Un viss, ko mēs dzīvē darām, kā rīkojamies, kā reaģējam, ir redzamas it kā mūsu vecāku ausis. Tātad visa pamatā īstenībā mūsu rīcībā ir tas, kādas ir attiecības ar mūsu vecākiem. Pirmkārt, kādas attiecības ir bijušas vecāku starpā, kad esam auguši, un mūsu attiecības ar vecākiem. Atkal mums neapmierina mūsu sasniegumi, mūsu attiecības, finanses, pasaules uztvere, kas traucē mainīt apkārtējo realitāti. Visu mēs varam mainīt ar šīm metaforiskajām kartēm. Tikai ir jāsaprot, kā visam vajag laiku un darbu, tātad vēlēšanos un sapratni, ko un kā mainīt. Ar šo video tātad mēs ieskatīsimies nedaudz tieši šajā sapratnē, kas ir visa pamatā un ko mēs varam darīt. Īsi ieskatīsimies, tad kā mūsu bērnības un jaunības dzīve ar vecākiem ietekmē un pārvalda mūsu tagadējo dzīvi. Kas vienkāršot ir vecāks? Cilvēks, tad kam jārada bērni, jānodrošina to izdzīvošanu ar mīlestību un
pieņemšanu. Un šajā sakarā mums vajadzētu apskatīt, kas ir mātes un kas ir tēva mīlestība. Viņas ir dažādas. Tātad mātes mīlestība ir mūžīgs siltums bez nosacījumiem. Tēva mīlestība ir tāda kā nosacīta. Bērnam, lai to panāktu, ir jāveic kaut kādas darbības, kuru rezultātā tad viņš izpelnās šo te atzinību, mīlestību, tātad darbības, rīcība par kaut ko. Kad tu izdarīsi to vai citu, tad es tevi mīlēšu, ja? Citādāk tas nebūs. Kas notiek mūsu dzīvēs? Dzīvēs, tāpēc, ka mums nav šī te mūsu izglītība vajadzīgā, ja, kāda mums bija jāsaņem, notiek ļoti bieži daudz kas savādāk. Pirmais, šai ģimenes institūtā, teiksim, tās nepareizās situācijas, kādas, diemžēl, ir dzimuma maiņa. Kas tas ir? Ļoti daudzās ģimenēs bērns tiek radīts, lai kompensētu tās problēmas, kas valda partneru starpā, kuras savukārt atkal ir radušās no tā, ka mēs tās nesam savukārt līdz no saviem vecākiem un no savām bērnībām. Un tādējādi bērnam tiek uzlikti jau no dzimšanas it kā tāda atbildība par ģimenes saturēšanu. Viņš it kā līmeni satur ģimeni. Un, ziniet, bērni ir maksimālisti. Tātad bērns uzņemas atbildību pilnīgi par visu. Par to, ka vecāks strīdas, viņš jūtas vainīgs. Par to, ka šķiras, to tā bērns jūt un bērns saprot. Un tā tad uzņemas atbildību īstenībā par to visu situāciju rezultātā, ko viņš nespēja izmainīt un nespēja izdarīt. Tātad uzņemties atbildību nozīmē kaut ko mainīt, bet šis bērns to nespēja. Kādas tad ir viņu iespējas kā bērnam kaut ko noregulēt? Jo viņš noteikti kaut ko dara, lai tas tā nebūtu. Un kā bērns, izprotot, viņš rīkojas šādi. Piemēram, sāk slimot tad, kad vecāki grasās šķirties vai ka vecākiem liels nesaskaņas, jo tajā brīdī, kad viņš slimo, vecāki saliedējas un, protams, vecāki mīl savu bērnu un viņu iekšējās nesaskaņas un ārējās nesaskaņas aiziet citā plānā. Un bērns it kā kaut uz neilgu brīdi savu rezultātu slimojot ir panācis. Vecāku starpā ir miers. Ja? Ko vēl esot nepareiziem ģimenes modeļiem dara bērns? Bērns iestājas tā vecāka koalīcijā, kurš ir it kā zaudētājs. Ja, protams, ir tāda ģimene, kura cīnās, bet tāds ir ļoti, ļoti daudz. Piemēram, ja tēvs iedzer, tad bērns iestājas par māti, jo tā ir vājāka. Līdz ar to, kas notiek, bērns enerģētiski nostājas tēva vietā. Un tas principā arī notiek aiz vienu iemeslu, lai viņš saņemtu mīlestību. Un līdz ar to atkal tā ģimenes sistēma, par kuru mēs runājām, ir principā izkropļota. Ja? Ļoti bieži vecāki bērnos redz otra partnera kopiju, bet es runāju par negatīvo, tas ir negatīvā nozīmē. Tādējādi kļūstot par tādu kā naida objektu. Un šādus bērniņus bieži audzina vecvecāki.
Un viņi saņem ļoti lielu, nevis mīlestību daudzumu, bet naida daudzumu. Jo šis bērns tai mammai vai tam tētim, kas ir palicis ar bērnu, atgādina ļoti šo otro partneri. Un mīlestības vietā viņš saņem gluži pretēji. Un kas notiek bērnā? Bērnā šīs sajūtas vispār ir samiksējušās. Viņš šo te naidu uztver kā mīlestību. Atkal, tas ir pilnīgi greizi. Vēl sliktāk ir tad, kas ļoti bieži notiek, ka tad, kad bērns pēc vecāku domām uzvedas slikti, tad viss tas viņā ir tā otra partneri. Un par to skaļi runā un pasaka. Ja? Tas tev ir no tēva. Ja? Vot, tas ir tēva vai tas ir mātes tur. Ja? Tad, kad bērnu uzvedība ir laba, tad tas ir no manis. Tas ir mans ielikts, pilnīgi mana kopija. Ja? Bērni atkal neko nesaprot, kad tad viņš ir pareizs, kad tad viņš ir labs un kad tad nē. Ja? Diemžēl šādi bērni izaug parasti par neirotiķiem. Un mēs esam tie, kas esam pielikuši pie tā pirkstu un kas to panākam. Ir arī tādas situācijas, kad ir pa daudz liela mīlestība un atkal mēs neprotam ar viņu rīkoties. Tēvs ļoti mīl savu meitu un viņš viņai saka, tā jau ir tā programma. Tu būsi tēva meitaņa. Un ko tas nozīmē bērnam? Par cik tēva mīlestība ir vienmēr jāpierāda. Tad viss bērnu dzīvē būs pēc komandas. Ja? Un šādi bērni aug ar nenovērtēšanas kompleksiem. Un, ziniet, viņi visi savu dzīvi ejot mums, sabiedrībai, savās ģimenēs, it kā pierāda, ka ir cienīgi, novērtēti. Un, ko tas nozīmē? Viņi jau vienkārši baudot dzīvi sevis pēc nedzīvo. Viņi dzīvo, pierādot kaut kam, kaut ko. Ļoti greizi ir tā situācija, kad, piemēram, mammas, izejot no tā, ka vīriešu dzimums mūsu platumgrādos ir mazākumā par sieviešu, tad ļoti bieži sievietes audzina bērniņus vienas pašas. Un tas ir pašsaprotami, ka viņi visu savu mīlestību dubultā uzliek. Bet tad, ja pie normālas pilnas ģimenes māte pievērš vairāk uzmanību savam bērnam nekā vīram, līdz ar to viņa enerģētiski nīcina ārā gan sevi, gan bērnu. Jo atkal tiek izkropļot ģimenes pirmsākuma sistēma vispārīgi. Tas atkal darbojas enerģētiskā līmenī ļoti smalki, bet tas viss notiek. Un ko es gribu pateikt? Vislabāk dzīvēs iet tiem bērniņiem, kam ir palaimējies būt vienkāršiem bērniem, nevis vīru vai sievu projekcijā otros, un vienkārši baudīt bērnību, kam ir izdevies. Tad, kad mēs audzinām savus bērnus, tas ir liels uzdevums, jo mēs līdz ar to dodam viņiem tā kā pūrā līdzi visu savu pasaules uztveri, kuru bērns ar savu apziņu, protams, saprot savādāk un bieži vien pilnīgi atkārni. Ļoti daudz bērniņi nes sevī lielu vainas apziņu, kas, viņš pat neapzinās, ja, ka tā tas notiek, ja, un līdz ar to ar bērniem ir viegli manipulēt, un ļoti daudz vecāku tā arī dara, neapzinot, bet manipulē. Es gribu drusciņi padalīties ar frāzēm, kuras mēs bieži dzirdam, kas mums liekas normāls pilnīgi, ko viņas dara ar bērniem. Ja, piemēram, vecāks saka, tas tev ir no tēva un tas tev ir no mātes, bērns dzird ko?
Nevienu neinteresē, kas esi tu pats. Ir viss, tikai ne tu pats. Tad to bērns sadzird kā un pieņem, kā aizliegumu būt bērnam. Un pa šādu dzīvi šādiem cilvēkiem izdodas tas, kas izdodas pieaugušiem. Nauda, seks, tas ir pieaugušo mantas, ja? Diemžēl pārējais jums viņiem klibo. Ja vecāki saka, pieaugsi sapratīsi, neesi tik gudrs, bērns to saprot, kā tiešo aizliegumu domāt. Šādi cilvēki, izaugot dzīvēs, ir tikai padotie, nekādi viņi nebūs, ne vadoši darbinieki, ne līderi. Viņi vienmēr spēlēs otrās lomas, strādās par zemu algu. Ja? Jo šāds aizliegums šim bērnam vada dzīvi. Ja vecāki saka, ko uzvedies kā maziņš, beidz čīngstēt un tam līdzīgi, bērns saprot, dzird, saprot un pieņem kā aizliegumu, ka būt par bērnu ir slikti un nedrīkst. Šādi izaug mazie lielie. Ir tādi redzēti, ja? Mazi profesoriņi. Ko viņi dzīvēs prot nopelnīt, bet tas arī viss. Un vairāk viņiem baudu, diemžēl, nav. Tie ir tādi darba hodi. Izaug cilvēciņš, kas, diemžēl, neprot pa dzīvi priecāties, neprot novērtēt izbaudīt dzīvi. Ja vecāki runā, piemēram, ar teicieniem, Dievs cieta, mēs ciešam, nesmies, būs jārauda vai daudz gribēsi, maz dabūsi, un dažādus citādāks, kas mums ir ļoti, ļoti daudz viskas, bērns saprot, kā aizliegumu uz vēlmēm. Un izaug cilvēki, kas neprot vēlēties, viņi nejūt, viņi ir nejūtīgi, viņi ir cieti. Kad, piemēram, saka bērnam, seko sev līdzi, ko tu tur liec, kā tu uzvedies, bērni vistiešāk saprot to, ka pasauli ir bīstami, ka viss ir jāuzmana. Ja? Atkal izkropļot pasaules uztveri, tiek ielikt jau no mazām dienām. Bērniem, kuru vecāki saka, es izdarīšu pati, nedari, ja? Man iznāks labāk, ātrāk. Visu vecākiem darot pašiem, tāpēc, ka tā ir vieglāk un ātrāk nekā iemācīt. Izaug pilnīgi bērni bez paša iniciatīvas savās dzīvēs, viņi nav iemācīti to darīt. Tātad finanses šādam cilvēkam, diemžēl, dzīvē nebūs. Ir vēl situācijas, kad, piemēram, vecāki neizdevušās dzīves vietā izlemj dzīvot tikai bērnam. Tās mammas pamatā tās ir, ja? Tad atkal, diemžēl, tiek izpostīts jau divas dzīves. Tas viss strādā enerģētiski un ļoti, ļoti stabili, ja? Ja mamām ir bērni, dēli, tad principā šos dēlus piesienam. Ja meitas, tad mammas uzsēžam šiem meitām virsū, kad meitas principā šās savas dzīves nedzīvo. Viņi turpina mammas dzīvi projekcijas, ja? Viss šis, protams, nav spriedums. Cilvēki var mainīt to, uz ko ir mācējuši un var apskatīties it kā no malas. Apskata to un tādējādi noteikti nāks iespējas un risinājuma varianti. Tieši šo iespēju apskatīt to, kas tad mums ir apakšā no bērnībām tā tālāk, mēs spējam ar metaforiskām kartēm. Ja? Mēs savu pašu identitāti esam uzbūvējuši no sarežģīta tēva un mātes miekšļa. Un nauda un veiksme dzīvēs ir mūsu attiecība un attiecības un mātes uztveri. Ja mēs varam būt savās attiecībās labās ar māmu, tātad tikpat labas būs veiksmes un naudas iespējas mūsu dzīvēs. Pirmkārt, mums ir jāsaprot, ka jābeidz cīnīties ar saviem vecākiem, jāpieņem sevi iekšējos vecākus, beidzam ar viņiem cīnīties, jo mūsos iekšā ir katrā tādi suragāti vecāki. Ja? Un ko tad mēs ar šīm metaforiskām kartēm? Mēs varam apskatīt atkal 4 projekcijas. Es, savu bērnu, vecāku bērns un mani vecāki,
Es kā pieaudzis cilvēks, es kā partneris un es kā vecāks. Uz redzēšanos un gaidiet kaut ko no manis jau nopietnāku ar metaforiskām kartēm.